ikvienam noteikti būtu jāzina 3 lietas. Pirmā un galvenā lieta, ka pensiju otrais līmenis ir cilvēka īpašums, mans īpašums, jūsu īpašums. Otra lieta ir jāzina, kurā pensiju plānā šī nauda ir ieguldīta, jo no tā ir atkarīgs kapitāla lielums. Un trešā lieta, kas ir jāzina, vai ir izdarīta mantošanas izvēle, jo pensiju otrā līmeņa kapitāls no 2020. gada ir mantojams. Un vēl viena svarīga lieta par pensiju otrā līmeni ir tā, ka liela daļa cilvēku tas būs vai no vērtīgākais īpašums, vai otrais vērtīgākais aiz mājokļa. Tāpēc tas, kas notiek ar pensiju otrā līmeni, ir ļoti svarīgi. Pensiju trešais līmenis ir lieliski, bet pensiju trešais līmenis nav saistīts ar otro līmeni. Tad cilvēkam ir varbūt gan otrais līmenis, gan otrais un trešais līmenis. Un otrais līmenis varbūt pie viena pārvaldītāja, trešais līmenis varbūt pie cita pārvaldītāja.